Ok, sapratu tev. Jā. Labi, tu sāki pārdot ar Instagramu. Kā tas ir attīstījies? Pastāst kaut kā to trajektu. Ok, tu esi aizgājis no pamatdarba, tu to sāc darīt, pārdot Instagramā. Kas ir tie posmi, kurā brīdī jau ir kaut kādi next step, kaut kāda attīstība? Jo zini, tev arī ir veikals jau. Jā, kas tik mums nav? Kas ir noticis? Pagāja 10 gadi. Okay. Jā, es sāku tirgot Instagramā, bet tajā laikā tas bija ļoti vienkārši. Tas bija pilnīgi cits Instagrams, ne tas, kas ir tagad. Tagad nereāli tur dabūt sekotājus, man liekas, ļoti grūti. Sekotājus varbūt nē, bet pārdot es teiktu, ka ir grūtāk, kā bija tajos laikos, jo tad nebija tas gudrais algoritms. Postu redzēja visi sekotāji, sekotāji vācās diezgan ātri, un viss notika. Un tad īstenībā, kā pamazām kaut kas tika griezts nost Instagramā vai tādos sociālos tīklos, tā es gāju uz kaut kādu nākamo soli. Instagrams ielika savu algoritmu, es sapratu, man ir jādara kaut kas vairāk. Šis vairs nestrādā, labi, skatāmies, ko tur tālāk darīt. Laižam maksas reklāmas. Uz Instagram? Jā. Okay. Meta toreiz nebija vēl. Jā. Bet jā, viņi bija tā kā vienā tajā. Tur bija tāda poga, boost post. Jā. Ar to viss sākās. Zinu, ka daži viņu vēl joprojām izmanto, bet tas ir tāds pamats. Kā tas strādāja? Tas strādāja, jā, jo tie bija vecie labie laiki. Man šķiet, ka to laiku ne Rimī nereklamējās. Nebija tā konkurence tik liela tieši, ja mēs runājam par Facebook un Instagramu. Tagad jau, jā, protams, ka tur ir citas cenas reklāmai, bet tā atdeve bija tāda rītīga laba, vai tas bija, ok, viņa atpelns ir kaut kāds apgrozījums, vai bija tā, ka tu sāki laist tās reklāmas un bija tāda, wow, vai šī ir atdeve? Nebija nekas tāds milzīgs, bet varēja just, ka tas dod kaut kādu savu pienesumu. Bet, zin kā, es nevarēju tajos laikos izmērīt, jo man nebija mājaslapas, un es skatījos vispār cenu par kaut kādu, es neatceros tur ziņu vai laiku, vai kaut kādas tās Facebook metrikas. Jā. Bet sanāk, ka tev jau tā cena bija katram produktam nodefinēta, vai bija tā, ka DM-os cik maksā, ja tu Instagramā pārdod? Tas bija posts, tur es centos rakstīt to cenu, bet jā, tā pārdošana pārsvarā bija caur ziņām, jo mājaslapas nebija, un tad kurš Instagramā rakstīja, kurš tur uz telefonu, kurš e-pastā, bija dažādi komunikācijas kanāli, un tad kuram kas bija ērtāk, bet jā, mājaslapas kā tādas nebija, kur var ieiet un nopirkt kaut ko. Okay. Kā tu tiki līdz pirmajai mājaslapā? Tur man atkal bija viena problēma, kur man kaut ko nogrieza, un es sapratu, ka ir jāiet kaut kur tālāk. Man nobloķēja Facebook reklāmas kontu. Es nezinu, kas tur notika, viņi man tā arī nepastāstīja iemeslu. Tas ir, ka tu nevari gan Instagramā, gan Facebookā laist. Jā, es nevarēju laist reklāmas, es tiku tā kā iekšā, savā lapā, bet tas reklāmas konts man tika nobloķēts, es nezinu, kas tur notika. Tā kā permanenti, jā, es mēģināju ar visu kaut ko sazināties, tad es caur kaut kādu aģentūru arī tikt klāt pie tā Facebook, bet es nezinu, kas tur notika. Vai viņiem kaut kas nepatika, vai kas, un to kontu es tā arī nedabūju atpakaļ. Viņš bija piesaistīts manam profilam, pēc tam jau es noskaidroju, ka ir jātaisa tas kabinets, caur reklāmas kabinetu, uzņēmumu konts un tā tālāk. Bet jā, tas mani pamazām tajos meklējumos atveda pie cilvēka, kurš nodarbojas ar mājaslapu izstrādi. Okay. Mēs runājam par to profilu, viņš saka, Klau, bet tu taču nemaz nesaproti, kā vispār mērīt to, vai reklāma ir laba. Tu skaties, cik maksā varbūt tur viens klišķis uz to postu, bet cik maksā viens pirkums, tas jau ir tas galvenais, kas ir jāsaprot priekš e-komercijas. Okay. Un tad tas bija kaut kāds rudens, un tad viņš teica, es te uztaisīšu Shopify lapu, 1000, bet tas bija sen. Tas bija 18. gads, ja es nemaldos. Un pa mēnesi mēs tur kaut ko saliksim, sabildēsim kaut kādus populārākos produktus, tā lai uz decembru, uz Ziemassvētkiem, kas mums ir tāds pats aktīvākais laiks, tad kaut kas jau tur notiks tajā mājaslapā, un tā arī bija. Kā tu vari vispār komentēt to izstrādes procesu, ņemot vērā, ka tā bija tā pirmā pieredze, ko tu kaut ko iemācījies? Man laikam ļoti paveicās ar to puisi, kas man palīdzēja, jo viņš ļoti tā profesionāli ātri to visu izdarīja. Protams, viņa bija ļoti primitīva, tur ar ļoti primitīvu dizainu, bet pats svarīgākais, tas jau ir next kaut kāda, es nezinu, kura versija. Okay. Jā, bet galvenais bija tas, ka viņa strādāja, un man liekas, tas ir lielākais Shopify plus, ka, tur es nezinu, cik ļoti jāpacenšās, lai uztaisītu nestrādājušu mājaslapu. Var? Jau tādas nesaka, tev paveicās. Varbūt, jā, man ir grūti komentēt. Pirms tam bija tā, ka man bija pārdomas, varbūt, ka man vajag taisīt no nulles kaut ko savu, bet tas ir dārgi, tas ir sarežģīti. Sākumā jāpelna. Tieši tā, jāsaprot, vai vispār ir jēga tur ieguldīt kaut kādu naudu, bet jā, tas bija tāds labs mans pēriens pa pakaļu, ka vajag kaut kur iet tālāk, šis, kas bija līdz šim vairs nestrādā,
Un tad es atradu nākamo tādu. Nu, labi, bet tev nobloķēja Facebook un tu uztaisīji mājaslapu, kāds trafiks nāca? Es beigās dabūju atpakaļ citu kontu, to, ko man aģentūra uztaisīja, un tad jau man bija tas uzņēmuma reklāmas kabinets, un ar to mēs vēl joprojām darbojamies. Viņš kaut kad vēl ir ticis bloķēts, bet ar to mēs visi tikām galā. Okay. Kā ir, pieņemsim, tev mainījies, nu, pieņemsim, ka tu laidi reklāmu Instagramā un reklāmu mājaslapā, vai atšķirība bija riktīgi, savādāka, vai palielam nekas tā baigi nemainījās? Nu, tā uz sitiena nē, bet es teiktu, ka pamazām, protams, ka tā mājaslapa kļuva populārāka. Nu, pārdošanas procesa automatizē nebija vairs jāraksta. Arī, jā, tas bija baigais ieguvums, laiks, resursi, nu, teiksim, vai es pati tur sēžu atbildu vai kāds darbinieks, jo pirms tam mums tā pārdošana bija, nu, jums šis ir pieejams, ne, šis nav pieejams, bet mēs tur varam uztaisīt lielāku, mazāku, citā krāsā, un tad tu staigā ar tām paletēm un bildē. Varbūt tā, varbūt šitā, nu, tas viss ir šausmīgi laikietilpīgi. Un, ja tas vidējais čeks tur ir 30 eiro, nu, cik daudz laika tu tam klientam vari veltīt? Jā, bet tās reklāmas tu pati taisīji vai tev kāds taisīja? Pirmās pati, jā, es diezgan ilgi tur. Pamācības kaut kādas. Jā, bet nu, tas, man liekas, sākums bija arī diezgan primitīvs. Mēs, man liekas, vēl tajā no paša sākuma arī laidām caur to būs postu, vienkārši pielikām, lai viņš uz mājaslapu ved, nevis uz kaut kādu tur Facebook profilu.